Podkāstu draugi Spilva, Madara Cosmetics. Esiet sveicināti jaunākajā izgaismots epizodē, un, godīgi sakot, ir pat drusku grūti noticēt, ka jau esam tikuši pāri pirmajām 10 epizodēm, tāpēc arī es gribu pateikt milzīgi paldies visiem tiem cilvēkiem, kas skatās, klausās un arī dod kādas atsauksmes visdažādākajos formātos. Tā kā tiešām liels paldies, jo tās atsauksmes ir patiesībā sakot svarīgas, lai motivētu arī turpināt darbu un doties uz priekšu. Tā kā milzīgs katram tiešām paldies. Un klāt ir jaunākā epizode, un šajā epizodē būs saruna ar Raiti Stūrmani. Viņš arī romāns Skulte, un viņš arī tas Džeks no Tumšzilā evaņģēlija. Un šajā sarunā mēs iespējams labāk uzzināsim un sapratīsim, kas tad ir tas, kas varbūt savieno kopā romānu un Raiti, un mazliet varbūt vairāk arī iepazīsim pašu Raiti. Kas tad viņā pašā dzīvo? Raiti, prieks tevi redzēt podkāstā. Kādas tev ir sajūtas vispār šodien? Apusēji ir priecīgi. Šodien labi. Mēs sākam nedēļu. Jaudīgi. Skatītāji, varbūt klausītāji. Nezinu, kad mēs filmējam pirmdienā. Foršs nedēļas sākums. Varbūt, es nezinu, tev ir sanācis redzēt šo podkāstu vai nav nekad? Jā. Es vismā uzreiz gribēju tev teikt paldies par šo podkāstu, jo viņš ir patiesībā viņš atšķirās no citiem ar to, ka viņš ir tur ir kaut kāds ekstra dimensija, ekstra dziļums viņam, un man ļoti patīk. Paldies, es negribēju sākumā uzprasīties uz komplimentiem, bet es drīzāk gribēju tev teikt, ka, tad, ja tu esi redzējis, tad tu zini, ka mums tāda tradīcija sākumā ir. Jā, un zini kā, man īstenībā, ejot uz mūzikas veikalu, bija tā, ka es domāju, it kā bija izdomāts, ko apmēram, bet tajā pašā laikā sarežģīti, jo es īsti nezinu vispār, ko tu klausies, kādu mūziku. Bet labi, par to, ko tu klausies, varbūt parunāsim pēc mirklīša, bet kāda varbūt ir tā tava doma, ko es tev varētu būt izvēlējusies no mūzikas? Zini, es skatījos tavu podkāstu ar Ozolu, un man likās, ka Ozolam, kurš ir melomāns, trāpīt ar kaut ko, tas būs sarežģīti, bet jūs bijat baigi labi trāpījuši, ka kaut kāds viens no agrīnajiem gabaliem, ar kuru samplot un strādāt, man liekas, tas bija acītē. Un es atcerējos, vai tu zini, viņš gan ir populārs starp hip-hop un rap māksliniekiem, ir tāds intervētājs Nardwuar. Protams, ka es zinu, kurš viņu nezinu, tie, kas klausās un skatās. Fantastisks vienkārši. Nereāls. Un tas, kā viņš trāpa, vai ne? Tas ir vienkārši amazing, ka tie mākslinieki tur apkrīt. Apkrīt. Kā tu zini par manu jaunību, tur kaut kādas lietas, kuras neviens cits vispār nezina. Un tas, man liekas, ir tāds wow. Un es iedomājos, vai varbūt tev jāizņemās kaut kas šāds, tev jāaprunājas kaut kādiem slepeniem aģentiem, vai ne? Bet tavā gadījumā es neaprunājos. Bet labi, bet tava prognoze, kas tas varētu būt? Vismaz muzikālais žanrs, ko es būtu? Pa lielam man patīk viss, varbūt izņemot vissmagāko nāves metālu, to es varbūt negribētu. Bet pa lielam, jebkas dara sākot no latviešiem līdz pat... tad skatāmies, vai ir kaut cik trāpīts, Var cikot, tev ir čalis no Ņujorkas. Vēl kārā. Okay. Es izvēlējos tev 50 Cent. Oh my God. Nopietni. Doma ir tāda, ka šai platai arī ir tāds zīmīgs nosaukums, Get Rich or Die Trying. Es varētu to tracklist, man liekas, no galas. Nopietni. Es saku, tev varbūt nebija šī plata. Nē, man nav šī plata, Jo tas stāsts arī, kāpēc, tāpēc, ka pirmkārt tas ir tāds mazliet, gangster raps, un turklāt pirms šīs platas iznākšanas 50 Cents tika sašauts 9 reizes. Kā romāns Skulte tika sadurts. Brīnumainā kārtā viņš izdzīvoja. Ne, viņš tika sadurts, laikam, vai sašauts? Sašauts. Brīnumainā kārtā viņš izdzīvoja arī, kā romāns Skulte. Wow. Un viņam arī tika tur kaklā un kur tur, un tas pamainīja mazliet to balss tembri, un principā tas viss, tas albums tāpa laikā,
kamēr viņš atguvās, ja? Un tad pacēla viņu tādā jaunā līmenī ar šo visu stāstu. Tā kā es ceru, ka noderēs tev. Šis ir desmitnieka absolūti. Paldies tev. Lūdzu, tev 50 cents un puisis, kas Rīgā arī bijis, man ir stāsts uzreiz par šo. Šis bija, tad, diska variantā, CD variantā, tas bija pirmais disks, kas mums klasē bija. Uz vienu maģi, kas mums uz visiem bija. Tas bija pirmais disks, tas bija kaut kāds 2003. vai 2004. gads. Un 4. man liekas, Un mēs viņu non-stop drillējām kādu gadu. Klasē visi. Klasē? Pēc tam Popielās uzstājāmies ar 50 cent un šis bija tāds pagrieziena punkts, tā kā visi šie gabali es viņus zinu līdz kaulam, un tas ir baigi foršais laiks. 50 cents ar In The Club to dziesmu un to klipu, man liekas, viņš vispār to rap scēnu pilnībā pagrieza kājām gaisā, un tas ir kaut kas absolūti leģendārs. Un arī tā filma, viņam ir filma paša producētā Get Rich or Die Trying, kur viņš rekreējis ir šos te piedzīvojumus, kā viņi tur sašā un kā viņš ir mocījies, līdz viņš nonāca līdz šim. Tā kā, wow, platē es nekad negaidīju. Man tēvam ir labs plašs atskaņotājs, tad uzliksim. Tagad mājas ballītēs varēs iegriezt plati, vai būt vai būt. Es tā kā cerēju, ka nebūs tev varbūt tā plata. Tā kā, jo kaut kā savilkt to analoģiju, varbūt arī ar filmu, ka arī tas ir kaut kas tāds, varbūt daudziem negaidīts, pārsteidzoši pamainījis kaut ko tajā kino industrijā, un tāpēc arī 50 cents. Lai tad tev labi skan vispār. Jā, paldies. Tev vispār, tagad filma būs bijusi jau uz ekrāniem, tūlīt 2 mēneši, principā, 2 mēneši, un tas ir jau tāds pamatīgs tāds laika nogrieznis, vai ne? Kopš viss ir gaisā un pieejams skatītājiem, un tu arī tiec aicināts uz intervijām, tev ir sarunas, un droši vien, ka tu esi arī pilsētvidē kļūsi atpazīstamāks. Kā tu pats tiec galā ar to, varbūt to stāstu, kas nāk arī pēc filmas iznākšanas? Ja godīgi, īstenībā diezgan mierīgi. Latvieši ir kautrīgi un kūtri, un varbūt ir kaut kādi skatieni un tā, bet pārsvarā tie tik un tā ir kaut kādi draugi, sen nesatikti, kas aiziet uz filmu un pēc tam uzrakst, kā viņiem patika. Un tā. Es teiktu, ka tā publicitāte nav nemaz tik liela. Mums šobrīd filmā ir uz doto mirklī gandrīz 70,000 skatījumu, kas īstenībā priekš Latvijas nav baigi liela daļa no sabiedrības, vai ne? Priekš kino tas ir daudz, diezgan tā. Varētu būt, ka viņa ir jau top 10 skatītākā filma Latvijas vēsturē, bet tik un tā, padomā, priekš sabiedrības tas ir viens mikrorajons, kas ir redzējis filmu tikai. Tā kā, Drīz viņi iet gaisā LMT straumē, tad varbūt Tad tur vēl pievienosies, varbūt kāds vēl gaida, bet ir vērts noteikti aiziet uz lielajiem ekrāniem, lai to tā pa īstam līdz sirds dziļumiem izbaudīt. Tas ir jāredz uz lielā ekrāna. Man tā pārliecība par latviešu filmām vienmēr ir tāda, ka tur un ir tīpaši par šo filmu, ne? Tas skaņas celiņš, kā viņš trāpa, un tā visa pieredze, vispār uz lielo ekrānu. Tas ir, es domāju, šai filmai īpaši spēcīgi. Bet kā tev pašam patīk tas, ka citreiz cilvēki ir varbūt tie, kas nonāk tādā publiskajā vidē, kas ir piemēram uz kino ekrāniem, bieži vien ir introverti. Bet kā tu pats sadzīvo ar to, ka cilvēki tev uzdod daudz jautājumu, interesējas ar to paralēlo dzīvi šobrīd, kas, protams, ir paralēli tavai ikdienas dzīvei? Jā, kaut kādos jautājumos es noteikti arī esmu introverts, bet es nezinu, šis viss, tas filmēšanas process bija diezgan garš un ilgs, un sanāca kārtīgi padzīvot viņā un apveļāties, un viņš kļuva par daļu no manas dzīves. Tā kā par viņu runāt ir diezgan viegli un organiski. Tas nav bijis tāds īsts projekts, kas tur mēnešu laikā kaut kur ātri uzfilmēts, un tad ir tur tāds klasiskais kaut kāds konvejeru darbs. Tā jau tiešām, tā komanda, tie cilvēki, mēs jau esam gandrīz kā otra ģimene, sazinamies regulāri, un tas ir kaut kāda daļa no manis vienkārši, jau. Zini, kā bieži vien ar aktieriem, ko cilvēki redz uz ekrāniem, filmās, viņi mēdz piešķirt
to lomu. Personificēt, Jā, un viņi mēdz, piemēram, pieņem tā aktiera, tās lomas īpašības arī uz to cilvēku, kas ir tā kā reālajā dzīvē. Kad droši vien, ka Raitis arī ir tāds kā romāns. Jā, uzmanīgi ar viņu, Jā, tad viņš tāds, vai ne, uzmanīgi ar viņu, bet reizē viņš, tāds diezgan sakarīgs, jā, tur tāds godīgs. Kaut ko funktierē. Tur tāds, domīgs bieži vien. Tu jūti, ka cilvēki varbūt tev piešķir romāna īpašības arī šobrīd ikdienā? Ikdienā tā pa jokam, bet visforšāk ir tad, kad mēs pēc kaut kādiem konkrētiem seansiem tiekamies ar skatītājiem, tad ļoti daudziem tas izbīles sejā, ka mēs uzreiz sākas beigu titri, mēs ienākam zālē tikties, un viņi paskatās, kur tas varonis ienāca tikko, un tā. Un pēc tam arī daudz ir teikuši, ka mēs sabijāmies, jo ja ienāk tur latviešu tur zināmie aktieri, tur Andris Keišs, visiem skaidrs, tā ir viena no viņa lomām, vai ne, bet pat cik šajā filmā visi nav redzēti, cilvēki, tad varbūt tiešām tā identificēšana ar to tēlu ir daudz lielāka. Runājot vēl par tiem citiem tēliem, tu sacīji, ka jūs jau visi tādi draugi un kā ģimene esat un joprojām tiekties, sazināties. Tad man droši vien jāpajautā arī par citiem varoņiem. Tev jau tas tēls tāds, labs, jā. Salīdzinoši labs, varētu tā sacīt. Bet tur bija tie, piemēram, armēņu bandas čaļi, tie divi, kurus arī tur pietiekami daudz varēja redzēt viņu sejas. Tu nezini, kā viņiem dzīvē klājas. Agris un Didis, būs jāpajautā īstenībā. Jā, vai viņiem, piemēram, tagad, nezinu, pa ielu ejot, kāds nebaidās no tiem čaļiem? Es domāju, Agrim noteikti viņš ir tālsnieks, tāls ir mazāk pilsēta, tad viss noteikti lietas kursā, ka viņš ir armēņu mafijā, bet būs jāpajautā, kā tieši viņiem abiem iet, bet es domāju, ka līdzīgi varētu būt, jo tik un tā, tomēr man šķiet, ka tā ir maza daļiņa, kas to filmu redzējis, un es ceru, ka aizvien vairāk cilvēku redzēs, un varbūt laika gaitā tas kaut kā attīstīsies, bet, teiksim, no Kef filmas es biju dzirdējis, ka tur tā ažiotāža un tās dzīves esot bijušas pēc tam, vēl krāsaināks, un ka vairāk notika tā atpazīšana uz ielas un tā tālāk. Mums šobrīd ir diezgan mierīgi, es teiktu. Pastāst varbūt par to, daudziem, es domāju, ka tiem, kas jau vairāk zina, ir zināms fakts, ka tu izturēji konkurenci milzīgā konkurencē. Jā, 7,500 cilvēku pieteicās. Es vispār nezināju, ka Latvijā ir tik daudz tādu cilvēku, kas gribētu kino vai ne, lomu. Jā, bet, Kristīna, tur bija ļoti interesanti. Tur pat mēs dažreiz brīnamies, vai tie bija vispār cilvēki, kas pieteicās. Tur piemēram, Oskars rādīja, tur ir tāds garš Excel fails, un tur viņš ir bezgalīgs. Tu bezgalīgi viņu var scrollot un redzēt tos pieteikumus. Un tur ir viens tāds, kur ir kāpņu telpā nofotografēts kaut kāds sludinājuma dēls, un pie apraksta ir tur tāds vesels palaks, garš, tur tāds stāsts par to, kāpēc ir tik skarbi, kad cilvēks nav maksājis rēķins, viņam ūdens atslēgts un vispār par sistēmu, par sabiedrību. Tajā pieteikumā viņš tur izlicis visu savu tā brīžu sāpju ārā un tā. Tas, kas tur nāca iekšā, bija ļoti interesanti. Tur draudzene nofočējas savu boyfriendu no aizmugures, piemēram, atsūtīs bildi, ka viņš ir bāds, bet es neredzēju, kā viņš izstāsta. Tā, un tā kā tur bija arī kaut kāds trash nedaudz, bet, ne trash, bet random lietas. Bet, protams, es esmu redzējis to sarakstu, tur bija arī sabiedrībā zināmi aktieri un cilvēki, kas bija pieteikušies, un ļoti, ļoti daudz dažādas sejas un cilvēki, bet tas viss, kā Oskars pats, viņam ļoti laba analoģija, kā viņam salikās tas sastāvs no tiem milzīgā skaita pieteikumu. Viņš izgāja katram ļoti rūpīgi cauri. Viņš teica, ka tas viss bija tā kā floristam veidot ziedu buķeti. Ja? Tu vispirms ieliec pirmo ziedu, kuru visgrūtāk ir atrast un izvēlēties. Un tad jau, kad tas pirmais ir, tad vieglāk ir pielikt otro klāt, pieskaņot, trešo, ceturto, un tad jau tā kompozīcija kaut kā izveidojās. Tā kā, tas viss bija sācies ar to romānu kults tēlu, pa lielam viņi vienkārši sakrita tas vizuālais un
kā es tajās proju materiālos iesūtījis, kā es runāju, ar viņu to vīziju nedaudz, un tad jau bija vieglāk pielikt klāt citus tēlus. Jā, Oskars Rūpenheits, režisors filmas, lai visi zina, par ko ir stāsts. Bet cik es sapratu, ka tu arī ārkārtīgi mērķtiecīgi rīkojies un strādāji pie tā, lai tu tiktu starp tiem labākajiem. Ja? Jā, jo man ļoti vienkārši patika pirmā filma, un Kriminālas ekscelences fonds, kas ir Kef Studio pirmā filma. Un es pēc tam nožēloju, ka es uz to nepieteicos, jo tur bija iespēja nopirkt lomas pat uz to filmu, un daži aktieri nopirka. Un, jā, es tajā laikā arī to izsvēru, bet pēc tam kaut kā likās pa dārgu, un nebija ticības, ka tur tiešām kaut kas sanāks. Bet tad, kad uz lielā ekrāna tas viss bija, wow, tā filma man norauja jumtu. Es kādas 5 reizes biju uz kino, un jā, ļoti fanoju par viņu, un man likās labākais latviešu darbs, kāds ir radīts. Tāpēc, jā, tur nebija vispār divu domu, tik līdz parādījās iespējas. Visam jau laikam savs laiks. Zini, kā mēdz jau tā sacīt, ka, iespējams, ka tev tur nebija jāpiesakās, lai notiktu šis. Jā. Jo tad iespējams, ka ceļš uz šejien vairs nebūtu, ja būtu, piemēram, tas ceļš jau bijis, vai ne? Jā, noteikti. Jā. Oskars diez vai būtu ņēmis, jā. Tieši tā, jā, retrospektīvi tas bija tikai uz labu. Vai tu pats sevis atbildējis uz to jautājumu, kāpēc tu ko tādu vēlējies, kāpēc tev tas pašam bija svarīgi? Ir varbūt skaidrs, ka tur interesanta pieredze, kaut kas nebijis, piedzīvojums, ir daudz tādu lietu, bet tā dziļi sirdī, vai tu zini, kāpēc tu to vēlies, kāpēc tu to vēlējies? Patiesībā, kā ar visu, man šķiet, tev vienkārši ir vilkme uz to. Tev šķiet, ka tas ir tavs ceļš, ka tas ir pašsaprotami, ka tas ir vienkārši jādara. Un tu ej tajā virzienā. Un es ticu, ka tu ejot tajā virzienā, tu jūti šos zīmes vai pavadienus, kad tu esi uz īstā ceļa, un tad arī viss izdodas. Tā kā es ticu, ka tā vienkārši bija lemts, plus vēl viss tas, ko tu nosauc, ka šī būs noteikti ļoti interesanta pieredze. Es jau biju redzējis kaut kādus aizkadru materiālus ar filmas komandu. Man likās, ka viņi ir ļoti forši un smieklīgi un vienkārši sakarīgi cilvēki, ar kuriem gribētos būt un iepazīties. Un jā, šita, ka tur tā kā es teicu, pilnīgi bez domām. Ja? Tas tā intuitīvi ļoti notika. Vai tev bija kaut kādas iekšējās bailes, kas tev bija jāpārvar? Jo, labi, tad es neturpinu, tu turpini. Tev bija kādas, ja? Jā, noteikti. Protams, es it kā par to biju droši, ka es jebkādā lomā vēlos būt tajā projektā, un es vienkārši tur gribu kaut vai titros tikt ierakstīts kā fona aktieris, ka es esmu bijis tādā leģendārā darbā, un es negaidīju, ka tā būs galvenā loma, un tas man bija tāds uz mirkli jāapdomā, vai tiešām tā ir milzīga atbildība, vai es esmu gatavs viņu uzņemties, un arī kas notiks par to tēlu filmā, un tā, es atceros, kad es pirmoreiz izlasīju scenāriju, tad es vēl nedaudz kaulējos ar Oskaru, ka varbūt viņš tomēr Viņš tur tāds labāks paliek, un mēs izējam to varoņu transformācijas pilno ceļu, jā, nevis tikai paliekam tajā ēnas fāzē un pazemes fāzē, bet davai izējam pilno, un tas būs baigi labi skatītājiem. Bet, nē, viņam tomēr tas scenārijs ir tāds, kāds ir, un tur neko daudz nevarēja darīt, bet jā, vienā mirklī likās, tas par spīti kaut kādām uztraukumiem, šaubām un atbildības slogam potenciāliem likās vienkārši tas ir jādara un viss. Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Pilva labi, iet kopā. Oskars jau diezgan ātri laikam saprat, ka tu būsi tas... Tā viņš saka, jā, un viņš pat esot bijis dusmīgs, ka bāc,
Vai tiešām nav vēl kādu opciju? Lai vismaz nedaudz ko, vai ne? Jā. Pasvārstīties. Būtu variantu kaut kādu, jā, viņi kādu mēnesi laikam ir domājuši un vēl kaut ko meklējuši, un jā, bet tad pieņēmuši to lēmumu. Nu, kā tev bija varbūt pirmajās reizēs redzēt sevi ekrānos? Jo es, piemēram, zinu, ka es ļoti reti, kad skatos, tas nešķiet diezgan baudpilns pasākums. Tur, kur tu tā teikt, pēc iespējas izvairos no tā, bet kā ar tevi? Shia LaBeoufs esot speciāli uzrīkojis priekš sevis seansus, tādus non-stop ar savām filmām visām, kuras viņš bez apstājas ir skatījies un ierakstījis to savas reakcijas un savu pieredzi. Tīri, lai viņš vispār ir tāds uz naža asmens dzīvojošs personāžs un cilvēks, un viņš ierakstīs šo savu pieredzi, to visu kaunu un tās sajūtas, kas ir redzot sevi no malas. Jā, es zinu, ka Džonijs Depps vispār arī neskatās savus filmus, un tas ir, es domāju, kā jau visiem cilvēkiem ir diezgan pretīgi redzēt, dzirdēt sevi no malas, un tas ir ļoti jocīgi. Jā. Tev bija tas jocīgās sajūtas, ja pirmajās reizēs, kad tu redzēji, jau, cik es saprotu, pirmo reizi tu redzēji mediju seansā, ja tā pavisam jau apstrādātu filmu ar visu skaņu, krāsām, gatavu. Jā, tā bija 97% gatava filma. Man vienmēr interesē, kā tu jūties, tad, kad tu zālē esi, un tur nav tikai komanda, jā, tur ir arī mediju žurnālistu pārstāvji, kur tagad nākamajā dienā vērs vaļā savus bloknotus, beigs pierakstus, ķidās. Jā. Kādas tev bija tās sajūtas tur būt tajā zālē? Zini kā, mēs bijām pirms tam redzējuši arī tādu jālo versiju filmai pirms kādiem 3 mēnešiem, kur bija testa skrīninga ar skatītājiem un kaut kāda atsauksmi vākšana jau. Un tajā testa skrīningā man likās, es nezinu, kā šis te viss būs, jo tā jālā versija, viņa vēl nebija tāda dzīva, viņa nebija jau izveidojusies par kaut kādu tādu jau autonomu darbu, jo viņā nebija vēl skaņa gatava, tur nebija mūzika, tur nebija specifekti, viņa nebija izkrāsot, un tā, kaut kas arī montāžā, tur nebija līdz galam nelikās kopā, un jā, tad likās, ka, es nezinu, kā šis būs, plus vēl tā sevis redzēšana no malas, bija diezgan grūti, bet ejot uz mediju seansu jau pēc kāda laika, kur bija šī gandrīz pilnībā gatavā versija, es noskaņojos tā, ka es abstrahējos, es mēģinu maksimāli nedomāt un neredzēt sevi ar visu, un tās domas kaut kā nolikt malā, ka, hei, es te varēju tā, es to slikts varēju uzvesties citādāk un tā tālāk, vai tālot labāk kaut kur. Es to mēģināju nolikt malā, un es ļāvu vienkārši, es skatījos to filmu tā atvērtu sirdi, ļāvu tai filmai ar mani runāt, un tad, kad tā kaut kā sākumā bija grūti, bet tad, kad es pilnībā tai filmai atdevos, tad jā, viņi man izgāja cauri, un es pēc tam jūtos tā kā tāds vilnis man būtu nonesis tieši tas filmas viss, gan spriedzi, gan vēstījums, gan tie dažādie slāņi filmā, un arī droši vien kaut kāda iekšēja sajūta, ka tas viss cikls ir noslēdzies un tas darbs ir gatavs, viņš aiziet tālāk pie skatītāja, viņš dzīvo savu dzīvi, un jā, tas bija ļoti emocionāli. Bet tu minēji, ja, ka tu centies abstrahēties un nedomāt par to, ko tu varbūt varēji darīt citādāk vai labāk. Tev no sākuma bija tādas domas, ka šajā epizodē varbūt uz sevi skatoties, ka vajadzēja citādāk. Tiešām tā bija? Visu laiku. Faktiski katrā ainā es redzu, un man liekas, ka šeit varēja labāk. Te varēja noturēt ilgāk skatienu, nomirkšanāt vienreiz mazāk un tā tālāk. Pat līdz nomirkšanāšanai tika, jā? Jā, protams, jā, jo tas arī, tas spēks salūst tajā mirklī, bet redz, Oskars, es ļoti uzticos viņam un paļāvos uz viņu, ka viņš ir ekrāna otrā pusē filmēšanas procesā, redz, kā tas izskatās, un tā ir viņa filma, un viņa gaume arī, un viņš zina, kā tam ir jābūt, un laikam tas strādāja. Tā paļāvība uz to, kurš redz, vai ne, to kopainu. Jā. Vai tu esi runājis arī ar profesionāliem aktieriem par savu darbu, par to, kā varbūt viņi ir to redzējuši vai vērtē? Jo... Man ir rakstījuši
aktieri tagad pēc filmas izteikuši komplimentus, ka laba spēle, un es nezinu, ko teikt. Tas ir augstākais pagodinājums no cilvēkiem, kas to dara, kuriem tā ir maize, ja? Ka viņi pasaka, ka man tādam diletantam ir kaut kas izdevies. Tas tiešām ir milzīgs pagodinājums. Un vispār no māksliniekiem, no industrijas cilvēkiem dzirdēt, ka izskatās labi, tiešām tas augstāk tāda pagodinājuma nevarētu būt. Viss numur 1 ir pēc kura, es domāju, mēs vispār varam atpūsties, ir Ainārs Mielovs teica, ka ir labs darbs un labs mākslas darbs izdevies, un tad, jā, tas tiešām viņš jau tāds ļoti kritisks pēdējā laikā. Jā. Tāpēc, ja mēs tādus tiešām gurmāns un mākslas pazinējus spējam kaut kādā veidā ar to filmu apmierināt, tad tas ir tiešām liels prieks. Kā tu domā, kā varbūt tas darbs pie filmas, tu sacīji, ja, cik jums bija tās filmēšanas dienas? Vairāk 85, jā, 82 vai 85 filmēšanas dienas. Jā. Kā tā pieredze vispār tev ir mainījusi kā cilvēku? Vai ko tā tev ir devusi? Vai uz ko tu skaties citādāk tagad pēc tā, kas ir piedzīvots un pārdzīvots? Es domāju, kaut kāda sākumā bija grūti pārvarēt to kameras sajūtu, pilnībā atbrīvoties kameras priekšā. Varbūt tas uz beigām bija daudz vieglāk un šķiet, ka izdevās labāk. Tad vispār kaut kāda publiskā uzstāšanās un publiskā sevis parādīšana publiski. Tas varbūt ir nedaudz vieglāk tagad palicis. Un pats process, viņš arī bija diezgan sarežģīts un grūts, un tas nav baigi patīkams darbs vispār. Viņš ir visbiežāk tādos sarežģītos apstākļos, ka mēs filmējam kaut kur, piemēram, ārā. Filma viss risinās no rudens līdz ziemai, un līdz ar to mēs ārā filmējam tikai tādos apstākļos. Parasti kaut kādās teltīs gaidam un salstam, jā. Vēlās stundās bieži vien, un ir jābūt fokusā, tev ir jānotur tas, kas tajā ainā ir jāizdara, un bieži vien ļoti daudz dubļu, daudz mēģinājumu, tā kā tad vienkārši sanāca norūdīt arī kaut kādu iekšējo čīkstētāju un izdarīt kaut kādas lietas un saņemties, bet arī tā pieredze fantastiski bija ar to, ka man sanāca redzēt to. Oskars bija filmas tāds kurs, filmas kuģi kapteinis, ja? Un cik ļoti tā viņa vīzija aplipināja, un tas entuziasms aplipināja visu komandu, un redzēt, ka kaut kāda augstāka mērķa vārdā, jo neba mēs kļūsim bagāti ar šo vai slaveni. Brīvprātīgi aktieri visi. Jā, tieši tā. Un komanda, kas tur piedalījās arī gaismotāji, skaņas cilvēki, viņi, protams, saņēma naudu par to, bet tas nebija apmaksātākais projekts viņu karjerā noteikti. Un līdz ar to redzēt to entuziasmu, kas draivoja tos cilvēkus, tas bija diezgan fascinējoši, ka ir kaut kāds augstāks mērķis, ja, ka mēs visi vēlamies šo te sasniegt un ka mēs visi strādājam, lai tas kuģis iet uz priekšu. Tas bija ļoti forši. Jebko tādu pieredzēt dzīvē, es domāju, vienalga vai strādājot kādā uzņēmumā, vai kur tas ir baigi svētīgi. Jā, tā ir tāda mācība īstenībā, ko nes līdzi arī citos stāstos, cik ārkārtīgi svarīgs ir tas degošās acis, vai ne, cilvēkam, lai ir klātesošas stāstā, kurā cilvēks kļūst kā daļa no stāsta, vai ne? Jā. Inovācija no Madara. 3 alternatīvu sērumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Domājot arī par pašu to filmas stāstu, ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti daudzi cilvēki, kas dodas uz kino šobrīd skatīties filmu, paši ir piedzīvojuši to laiku, un es domāju, ka nešaubīgi lielākā daļa iespējams, kas ir bijuši saistīti ar kādu uzņēmēju darbību vai veikalnieki, vai jau kas ir piedzīvojuši arī reketu stāstus. Es domāju, daudzi no mūs arī mana ģimene ir piedzīvojusi šos stāstus, arī tāva ir piedzīvojusi. Ja? Es domāju, ka
katrs no mums, vai ne, zina kādu, kurš ir ar to saskāries un zina to pārdzīvojumu, kāds tas bija 90. gados. Kā tev pašam varbūt bija dzīvot to stāstu? Protams, ka jūs filmējāt sadrumstaloti, kā jau kino laukumā tas notiek, un dažreiz tas stāsts savākas kopā tikai pašās beigās, vai ne, kad tas viss ir tā bet tu scenāriju jau tu biji lasījis, redzējis, kā tev, kā cilvēkam, jo es pieļauju, ka, piemēram, arī man skatoties filmu, ir tā, kā lai pasaka, ir briesmīgs sajūts, ka kaut kas tāds ir bijusi realitāte. Un salīdzinoši nesen. Un nesen, īstenībā, cik tur 30 drusku pār. Kaut kādi notikumi pat vēl nesenāk, 25 gadi, kad vēl notika kaut kādas spridzināšanas, slepkavības. Jā. Jo jūs arī ņēmāt daudzus stāstus, principā uzbūvējot filmu no patiesiem notikumiem, ka tādi realitātē arī ir bijuši. Jā, precīzi. Zin kā, procesā bija vieglāk, jo procesā mēs, pat cik ir tā sadrumstalotība, tad tu tikai izdzīvo emocionāli to ainu, kāda viņi ir, bet redzēt to gala variantu, tāpēc arī teicu, ka viņš bija emocionāls ļoti, man tā pieredze redzēt to filmu pirmo reizi bija emocionāli un nones man absolūti, jo tas message tur ir skarbi, tas atpakaļ metiens ir baigi skarbs tajos laikos un nedodies kaut ko tādu vēlreiz pieredzēt vai izdzīvot, tas tiešām ir liek vairāk novērtēt šodienu, ka ir citādāk, vai ne? Jā, noteikti. Un tas, te arī iezīmējas tas augstākais sociālais kaut kāds filmas vēstījums, ka mēs vēl aizvien dzīvojam tādos apstākļos, kur ir mums tepat pie durvīm klauvē tāds terorists, kurš uzskata, ka PSRS sabrukšana ir sliktākā lieta pasaules vēsturē, un kas vēlas tās vērtības atjaunot un visu to vaiprātu atdzīvināt. Mēs taču negribam neko tam līdzīgu. Un tas ir vēl viens atgādinājums pret šīm te visām lietām, vērtībām, pret ko mēs cīnamies vispār vēl aizvien. Tas varbūt arī tāds atgādinājums tiem romantiķiem, kas mēdz teikt, toreiz desa bija gardāka un saldējums garšīgāks un varēja dabūt šo vai to un vispār bija vienlīdzība lielāka. Tur mēs redzam, cik īstenībā dramatiski ir. Tādā ziņā tas ir jāredz jauniem cilvēkiem arī, lai saprastu, kas īstenībā notika tajā laikā. Man bija interesanti saruna arī ar māsu, kurai vīrs ir jaunzēlandietis, un viņa saka, es īsti nevaru saprast, vai man viņu vest uz to kino. viņš domās, ka te ir pavisam traka valsts, jo viņam jau tās pieredzes dažkārt notiek arī mūsdienās dažādas interesantas šeit Latvijā, bet pieredzot to laiku, tu iespējams pat kā rietumu domāšanas tāds cilvēks neesi gatavs vispār tam, kas ir bijis tajā laikā, un tu nespēji noticēt, ka tā patiesi ir bijusi patiesība īstenībā, ka tādas ainas kā ir tur. Jā, un filmā jau ir attēnots salīdzinoši tādi no tā policijas arsenāla, visu, ko mums policisti bija stāstījuši un filmas konsultanti bija stāstījuši, tad šis bija tāds maigākais faktiski. Jūs pat nepaņēmāt tos dramatiskākos, ja? Nē, tad tas būtu drausmīgs gabals, tad tas būtu spāņu režisori, bet kuram ir tur tādas smagās 8 minūšu izvarošanas ainas un tā tālāk. Tas būtu drausmīgi, jā. Tas ir tiešām kaut kādas lietas, kuras varbūt labāk nezināt, nedzirdēt. Bet jā, šis bija tāds vieglākais. Un tagad tiekoties ar cilvēkiem pēc filmas un dzirdot tos stāstus, mēs arī dzirdam ļoti daudz skaudrus un skarbus stāstus, kur cilvēki zaudējuši savus tuvos, vienalga vai bandītismam vai tuvo dzīvības zaudējuši. Tas ir traki, vai policisti, piemēram, kuri pēc dienesta nespēja vairs normāli sabiedrībā funkcionēt, pēc tā visā ārprāt, ko viņi pieredzējuši. Jā, ļoti traks laiks. Jā, jo tā pieredze ir atstājusi cilvēku sirdīs, dvēselēs tās sekas, kas ir īstenībā neizdzēšams. Ir daudz cilvēku, kas pēc tam vienkārši nav izturējuši. Arī tas ir zināms arī no policistu vides. Tā slodze tajā laikā ir bijusi pārāk dramatiska, un tur ir bijuši tie stiprie nervi nepieciešami. Kaut kādā mērā arī skatoties to tavu varoni šķita, kā būs, cik tālu var iet ar to izturību. Vai ne? Jā, jo
tas, ar ko beigās romāns Skulta jau spēlē, ir viņa dzīvība, kas ir uz likmes. Ja? Tur jau vairs nav kaut kāda reputācija vai tur nodrošinājums vai darbs vai kaut kas tāds. Tur ir viņa dzīvība, un es pieļauju, ka tajā laikā daudzi, ne daudz, bet noteikti tāda arī bija ikdiena kaut kādam cilvēku lokam, ka tu nezini, tu piemēram, dzen mašīnas no ārzemēm, tu nezini, vai tu izbrauks cauri tai Polijai vai tām robežām, vai tev visu atņems vai kā. Jo tas viss bija iespējams. Jā. Tādas stāsts mums arī ir, kur cilvēki vienalga vai no Krievijas tur vadā kaut kāds puķis tirgos turien vai ko. Tas vēl agros 90. 80. beigās un tur tiek aplaupīti, nogalināti. Šausmīgi. Mēs arī šajā sarunā cenšamies neatklāt, nespoilot filmas līdz galam satura, bet apmēram likt nojaust, kas tur notiek. Un es domāju, ka cilvēki jau apmēram zina, ar ko var rēķināties vai par ko ir filmas stāsts. Bet tur bija arī tāda, kas man arī bija daudz tādas lietas, kas, protams, pēc filmas liek domāt, liek atcerēties, liek paskatīties uz lietām varbūt citādāk. Un tur ainas, kas bija ar mācītāju, un tā viena no tām lietām, ko arī mācītājs saka, vai ne, par to, ka principā tev ir jābūt starp divām galējībām, kad ir tās divas galējības, ja ir labais un ir ļaunais, un tad tur tā pa vidu kaut kā. Jā, nekas nav balts vai melns. Nekas nav balts vai melns. Vai tā tu arī savā dzīvē virzies uz priekšu? Kā ir varbūt tā tava paša tā ideoloģija, kā tu mēģini to savu dzīvi kārtot? Es tādā ziņā varbūt nedaudz esmu līdzīgs romānam Skultam, ka arī manī ir tas vienā mirklī kaut kāds naivums un maksimālisms un kaut kāda nespēja padoties vai iziet uz kompromisiem un tās vērtības mēģināt mainīt. Romāns Skulta filmā, skatītājiem jāiet pašiem, protams, jāvērtē, bet viņa vērtības kompass saļodzās. Es pieļauju, ka arī man un mums visiem ir ir mirkļi, kad mēs par mūsu vērtībām esam ļoti stingri iestājamies un tā, un tad ir kaut kādas situācijas, kur to ir grūtāk izdarīt, un mēs arī tad līdz ar to paliekam tādi ļanganāki, bet tā filma ir atgādinājums, ka romāns Skulta upurēja, spēlēja ar visaugstākajām kārtīm, bet nedod Dievs mums tādās situācijās būt, bet mēs ikdienā varbūt nespēlējam tik augstām likmēm un noturēt šos te principus un vērtības pietiekami dzidrus un tīrus un augstus. Un, es ticu, ka tas ir vienīgais, kas var mūs padarīt labākus un vispār sabiedrību kā tādu uzlabot. Tāpēc es sev visu laiku atgādinu, ja es noslīdu no kaut kādām vērtībām, principiem, tad es mēģinu analizēt un tikt atpakaļ uz tā ceļa. Filma arī man lika atgriezties pie viena citi arī jautājumi, kas ir ļoti, ļoti sarežģīts arī, un man šķiet grūti atbildāms. Tāpēc es pieļauju, ka tev arī būs grūti varbūt uz to atbildēt. Bet es kaut kā līdzīgi sāku domāt arī, kāpēc, es nezinu, vai tu esi redzējis, Dēls teātra izrādi savu arklu par mirušo pelniem, kas tika atzīta arī par tagad Spēlmeņa naktī labāko gadu izrādi. Nav sanāca? Nē, neesmu bijis. Es iesaku īstenībā tev aiziet paskatīties, un tur tas jautājums, kas liek pēc tam arī domāt, ir, bet to var attiecināt arī man šeit uz filmu, ir, vai ļaunums vienmēr ir jāsoda. Un tas ir tāds, man šeit ļoti grūti atbildāms jautājums. Kā tu varbūt to saredzi, vai ne? Arī, redzot to, ko romāns, piemēram, darīja, vai ne? Kas arī nav līdz galam, vai ne? Kaut kādā mirklī atbalstīts tā brīžu varas, kas gan jāsaka ir tāda vara pēdiņās, vai ne? Tā kā... Kas arī pat ir tāda. Jā, tur īsti ir ļoti grūti saprast, kā tas ir, vai ne? Un tad vēl, te atkal negribas spoilot. Bet varbūt paspoilot. Varbūt paspoilot. Piemēram, tur tā armēņa, tā aina, tā dramatiskākā, kas bija, un tas puisītis tur vēl klātsošais. Tas viss, vai ne, kopā tev liek tā domāt, kā ir? Tā kā. Jā.
Man šķiet, ka tomēr augstākais lēmējs un tas, kas tiešām izvērtēs, kurš ļaunums ir bijis pamatots un kāda ir tā nozīme, ir augstākais spēks. Ja? Un tie neesam mēs. Lai gan, protams, mēs mēģinām saprast, kāpēc pasaulē ir bijis un turpina, kāpēc pasaulē ir jāturpinās šim te ļaunumam un jābūt tādām briesmīgām lietām. Es nezinu, kā nacistiskā Vācija vai jebkura režīma zvērības, kuras pasaule piedzīvo, kāpēc tam vispār jābūt un kāpēc mums ar kaut ko tam līdzīgi jāsaskarās. Bet es domāju, uz šo te jautājumu spēju atbildēt. Vai šo te jautājumu mēs sapratīsim tikai tad, kad mēs saskarsimies ar šo te augstāko? Man, piemēram, ļoti bieži, tas, ar ko es pati, es tā esmu sapratusi, ka es dziļi pārdzīvoju kaut kādu netaisnīgumu. Tas ir viens no tādiem, ja var saukt par triggeriem, kas manī tādu nemieru, ja paniku rada, ir tieši tā sajūta, tāda netaisnīguma apziņa kaut kādās konkrētās situācijās. Kā tev ir, piemēram, ar to taisnīgumu, sapratni vai to taisnīgumu sajūtu? Tas ir, jā, un tas ir izmēr smags ceļš, ja tu esi tāds empātisks cilvēks un tu spēj just līdzi ļoti spilgt citiem un jūti šo taisnīgumu un redzi netaisnību, tad tas ir ļoti smagi. Tas ir liels pārdzīvojums, bet šo pārdzīvojumu viņu vēsturē jau no Krišnas, vai ne? Mēs zinām, ka tas ir viens no centrālajiem jautājumiem par ciešanām pasaulē. Un atkal jau mēs to sapratīsim, es domāju, tikai lielajā noslēgumā, jā? Lielajā finālā katrs individuāli. Vai nākamajā līmenī pārējot? Jā. Vai ne? Tieši tā. Cerams, ka sabiedrība kaut kad no tā viss izaugs un sapratīs, kāpēc tam bija jānotiek, bet man šķiet, ka šobrīd tā ar racionālo prātu to ļoti grūti aptvert un saprast. Jā. Bet tavs jautājums bija tāds arī apmēram par vērtībām. Par to taisnīgumu apziņu, cik tev ir, arī tev redzot pašam personīgi netaisnību, cik tu to, piemēram, dziļi sevī pārdzīvo, vai tu spēji stāvēt malā, vai tu rīkojies. Kas ir tās tavs, varbūt, personības iezīmes tajā brīdī? Es gribētu daudz vairāk spēt rīkoties un palīdzēt. Noteikti, jā. Jā, es bieži vien pārmetu sev, kad es neesmu pietiekami palīdzējis vai rīkojies tad, kad tas būtu jādara. Jā. Kā tev pašam, arī šis tavs filmas stāsts, tā bija varbūt arī tāda iziešana no tavas komforta zonas, kur darbojies, cik es saprotu, tehnoloģija, loģistikas jomā ikdienā, ja? Kas tev tur tie uzdevumi galvenokārt ir, kas ir saistīti ar datoriku, ar ko tu ikdienā darbojies? Es darbojos tieši transporta loģistikas jomā ar inovāciju projektiem. Es mēģinu, bet pamatā tie ir ārējā finansējuma inovāciju projekti. Mēs mēģinām atrast naudu, lai ieviestu kaut kādas nākamā līmeņa transporta inovāciju lietas, tur sākot ar autonomo transportu, beidzot ar lidojošām mašīnām Rīgā? Nē, tik tālu nē. Tā avioštēle, tas ir, mēs pirms 5 gadiem darbā mēs testējām dronu piegādes, un diemžēl mums Latvijā ir maz to pielietojumu, kur tas reāli finansiāli varētu būt izdevīgi. Bet citur pasaulē, piemēram, Āzijā, dronu un tādu lielo dronu satiksme ir normāla lieta, un tur jau entos gadus gan vadā paciņas, gan arī visu kaut ko citu ar šiem te droniem, un tu vari ikdienā to redzēt, un tas ir normāli. Pie mums grūtāk to visu, tas nav šobrīd finansiāli tik izdevīgi. Ja mums būtu tāda geogrāfija, piemēram, mēs kalnos dzīvotu Norvēģijā, kaut kur fjordos, tad varbūt medicīna un tā varētu vadīt, bet labi, tas ir cits jau, mēs varam par to arī ilgi runāt. Bet tad jau, principā arī tas nozīmē, ka tā joma, kurā tu darbojies, tev prasa nepārtrauktu attīstību, iziešanu arī no tās komforta zonas, jo, lai attīstītos šajā jomā, tev arī ir nepārtraukti jāmeklē kaut kas jauns, vai ne? Tā ir, es pareizi saprotu. Jā? Ir jātur roku uz pulsu, jāsaprot, kas notiek vispār. Bet
mums īstenībā ir salīdzinoši viegli. Mēs varam skatīties uz to, kas notiek ārpus Eiropas, tur, kur ir mazāk ierobežojumi, kur nav tik stingras regulas, varbūt transporta jomā tieši. Un mēs varam mēģināt pievilkties klāt. Ir mums tāds izteiciens, kā mēs bieži vien smējamies, ka tieši par transporta jomu, ka US innovates, China replicates and EU regulates. Ja? Līdz ar to mums centrālais viss ir par to, kā maksimāli saprast, kas ir droši, kas ir ilgspējīgi, izdevīgi un kā panākt, lai regulējums atļauj to darīt. Ja? Mēs esam strādājuši ar projektiem, kur mēs kopā ar jaunu uzņēmumiem izstrādājam pavisam jaunu veidu transporta līdzekļus un tad mēģinam pielāgot regulējumu tam, lai viņi ir legāli un izmantojami ikdienā un tā tālāk. Bet jā, tas ir to mēs varam arī jaunu podcastu taisīt. Jā, bet es domāju, kā, teiksim, savalkot kopā arī ar filmas stāstu un ar šo stāstu, droši vien, ka abiem vajag ikdienā drosmes devu kaut kādu un arī spēju iziet ārā no tādas ierastās tās zonas. Tā ir, ka tev dzīvē vajag to, lai tu tā kā pāri kaut kādam tam, nezinu, komforta lauciņam un atkal spēr ārpusē kāju un tad patausties, paskaties un tad atkal dodies uz priekšu. Tā ir, ja? Man pārliecība ir, ka tas ir katram cilvēkam vajadzīgs, ka tas vispār tikai tādā veidā notiek jebkāds progress, gan individuāli, gan sabiedrības līmenī, ka ir šis te kaut kāds saspringšanas periods un tad ir atlaišanās. Un visu laiku ir tu dzīvo starp to un tikai tā lietas ir noteikti kustībā. Un tās robežas visu laiku ir jāpārvar un jāiet. Bet tā cīņa man personīgi katru rītu, gribās palikt komfortā un mājās un tā tālāk, bet ir jāsņemās, jāiet uz priekšu un jāattīstās. Vēl mazliet atgriežoties filmā, es šī podkāsta laikā neesmu dzirdējis nevienu lamu vārdu. Jā, bet kā ir vispār? Tā podkāstā, man liekas, Ozols kaut ko izšāva. Ozols kaut ko man šeit izšāva. Viņš tā forši, viņš tā... ar kaut kā, mēģināja nocenzēt pats. Nē, podkāstos jau tā vide drusku brīvāka, vai ne? Ka tu jau kaut ko varbūt var pašaut vaļā. Bet tieši par to lamāšanos, arī tas, ko es arī varbūt no cilvēkiem, kas ir redzējuši filmu, viņi sacīja, ka tur lamājas gan daudz. Kā tev pašam tu ikdienā lamājies vispār? Zini kā, tā leksika, protams, un tā krieviskā lamāšanās, viņa kaut kādā ziņā ir pretīga, vai ne? Un ka mums sabiedrībā viņi ir, un ir pat teorijas, ka viņi ir apzināti ievazāti, lai degradētu mūsu valodu, bet, diemžēl, kaut kādos konkrētos sabiedrības lokos tur nav citādāk variantu. Ja tev, piemēram, vajag autoservisā nodot džekiem, kāpēc viņi nav kaut ko izdarījuši, tad tev ir tas B vārdiņš tur jāiemet iekšā. Un mums patiesībā arī filmā bija tā, ka Oskars saka, bāc pa vāju, davai pamēģini to B vārdu ielikt, ja? Un tad būs stingrāk izklausīsies. Viņš kaut to izgriezīs ārā, to B vārdu, ja? Bet pēc tam tas viss pārējais teikums izklausīsies tā. Tādam emociju spilgtināšanu. Bet tev viegli bija, piemēram, lietot tos B vārdus, un ne tikai B vārdus, un arī tur kolēģi. Redz, Kristīne, es jauns būdams trenējos futbolā, Jūrmalā Kauguros, līdz ar to mēs bijām 2 latvieši. Sveiciens Kauguriem. Jā. Un tur nebija daudz variantu. Tev bija jau jāiepraktizējās. Jā, tie bija pirmie, kurus mēs apguvām, viss, ko treneris mums tur kliedz. To mēs ļoti ātri apguvām, uzsūcām. Tā kā tas viss ir bijis pusā, man vectēvs ir izbijis šoferis padomu laiku, un viņš jau arī, kad es kaut kur sastapu viņu ar viņa draugiem vai bijušiem kolēģiem, tad es ātri redzēju, ka ir kaut kādi loki, kuros vīrieši runā citādākā leksikā. Un patiesībā sievietes ļoti pasargāts no tā, jo es piefiksēju, ka tiklīdz parādās kaut kādā kompānijā, ir kā dāma, tad vīrieši uzreiz paliek korektāk. Un tas bazars arī ir daudz tīrāks un tāds. Spēja kontrolēt sevi izrādās. Jā. Kā kurš, bet caurmērā, jā. Jā, bet arī, teiksim, filmējot filmu, arī starp jums valdīja tie lamu vārdi, vai tur bija pavisam citādāk tā komunikācija?
Vai tu, jo es vienkārši domāju, viens ir tas filmēšanas laukums, tad ir filmas stāsts, un tad ir tās savstarpējās attiecības. Cik es esmu dzirdējis, ka jums bija ļoti labi tur tā humora deva un tiešām tāds fantastisks attiecības ar kolēģiem, bet tajā ikdienā neiesagās tā, ka jau pielīp tie tēlu, runas maniera, jeb stils, un arī tajā savā savstarpējā komunikācijā tā diezgan dzirkteļo. Nē. Tas viss bija ļoti tā racionāli un kontrolēti, un tas tā baigi neiezagās. Varējāt visu tur tikt galā bez tā visa. Jā, protams, jā. Bet kaut kādā ziņā bija forši, ka ainā tu vari nodot, jā. Un es to redzēju arī kolēģos, kas spēlē, ka ainā viņi ritīgi izdod ārā to visu matam, to leksiku, un pēc tam viņi runā normāli un mierīgi, jo ainā jau visu ir pateikuši. Tas tā kā smagās mūzikas fani aiziet uz smagā metāla koncertu. Jā, mošpitā nodot kārtīgi. Un tad iet uz office. Jā, mazie pūkainiet. jā. Ģimene samīļo mājās. Jā, bet kā tev pašam bija ja mēs runājam par to māju stāstu vai citreiz aktieriem, piemēram, tajā brīdī, kad mēs esam runājuši, ka aktieris, piemēram, izrādes laikā tik ļoti izdzīvo to savu lomu, ka pēc tam ir diezgan grūti arī izkļūt no tās ārā. Pat pārnākot mājās, tu vēl turpini dzīvot tajā stāstā. Kā tev bija ar to darba atstāšanu filmēšanas laukumā un tām savām sajūtām pēc tam? Jo īstenībā vairāk nekā 80 dienas, 3 gadi, tas ir gana daudz patiesību sakot viena cilvēka tādā ikdienā. Bija kaut kāds dažas, varbūt, filmēšanas dienas, kur ir smagāks ainas, pēc kurām es paņēmu to līdzi un pārdomāju pie sevis. Mums bija viena aina, kur skatītāji varbūt viņi nedaudz paslīd garām, bet kas man trāpīja, kad Skulta paziņo uzņēmēju sievai par to, par uzņēmēju likteni, un tā aktrise, kas spēlēja man pretī, viņa spēja raudāt ļoti pārliecinoši, un viņa, man liekas, izcili notēloja tajā ainā, un tas mani kaut kā nonesa, un es tajās ainās arī pārdomāju šo te visu, un es kaut kā, tas bija, pēc tām bija smagi, bet tiešām tas bija apbrīnojami, kā viņi spēja tik pārliecinoši raudāt uz sitienu, un mēs viņai prasījām, kā tu to dari, tas ir augstākais līmenis, tas izskatās tik reāli, ka tiešām tas tēls, viņi saka, ka viņi YouTube'ā pastījās pāris video, kā to izdarīt, un kaut kā samācījās, bet jā. YouTube'ā. Pajautā ChatGPT, kā labāk raudāt. Kā raudāt ainā, ticamāk, jā. Un tas darbojās. Nezinu, ko viņi tur paskatījās, bet tu arī kaut ko paskatījies, lai tu saprastu, kā tev, piemēram, kādā brīdī, es nezinu, tur izvilkt ieroci vai kā tev... vai tev arī bija kāds ietekmes gatavojoties? Cik es saprotu, tu filmas gan esi daudz skatījies dažādas arī. Ir YouTube'ā tāds kruts žeks, kā viņa kanāls sauca, nevis Ghostwriter vai Nerdwriter, man liekas, un viņš analizē filmas, labas filmas, tā ainu pa ainai, bieži vien, un arī aktieru spēle šad tad analizē, un viņam bija pāris video izcili ar Anthony Hopkins analīzi, kā Anthonijs Hopkins spēlē ainās, ka viņš spēja 10 sekundžu skatā uz sevi ar acīm un mīmiku izdzīvot 5 dažādas sajūtas un cik ļoti viegli spēja no tām pārslēgties un transformēties. Un jā, es nezinu, tas noteikti, varbūt kaut kādu iespēju atstāja. Es nespēju neko tādu replicēt vai atkārtot, bet to skatoties, es to apbrīnoju un vēlējos noteikti kaut kripatiņu, tik cik melns aiz naga no tā atkārtot. Vai tagad tev arī ir tāda mazliet skumja sajūta, ka ir kaut kas tāds liels jau dzīvē piedzīvots, ka tas lielais notikums ir aizgājis, un tagad labi ir tas laiks, kamēr filma ir uz ekrāniem, protams, jā, bet citreiz ir tā, ka pēc kaut kāda liela darba vai albuma iznākšanas, tad ir pēc tam tāda mazliet, es nezinu... Tukšums, jā? Jā, pat tāds, vai tāds
FOMO sajūtu par citām filmām, kas tagad tiek filmētas, vai kaut kas tāds. Tev ir tā sajūta tagad tā drusku? Pagaidām vēl nē. Mums ir Jā. diezgan aktīvs process pie vēl filmas apkalpošanas un mārketinga ap filmu. Mēs tikko atgriezāmies no Tallinas filmu festivāla. Mēs dosimies februāra beigās martā uz Ameriku, uz Bostonu, uz Ņujorku, tur uz festivāliem. Un tā kā vēl ir ko darīt. Ja? Varbūt pēc kāda laika būs tas vakums, un tad būs žēl, un būs tikai plakāts pie sienas, ko atskatīties, bet redzēs. Bet es saprotu, ka tev droši vien to jautājumu ir jau jautājuši, un es pieļauju, ka savukārt to jautājumu ir jautāt varbūt drusku par āgru, bet vai vispār tādā arī tālākā nākotnē domājot, tevi saista tā kino joma, ka tu gribētu, piemēram, mēģināt savus spēkus arī citā tēlā, un Es nezinu. nezinu vēl, jā? Depends. Tā kā baigi atkarīgs, kādā tēlā un kas man jādara, vai ne? Kurā smagā varbūt izvarošanas ainās negribētu piedalīties, bet ja teiksim, šī komanda vēlētos kaut ko vēl darīt, tad es noteikti gribētu būt daļa no tā. Jā. Turpinājums filmē. Varbūt, jā. Es ticu, ka stāstu ir daudz, par ko vēl var radīt un turpināt. Bet, protams, ka vienmēr ir ļoti grūti uztaisīt otro daļu kaut kam, kas ir bijis ļoti labs, vai ne? Jā, tā ir. Bet, redz, scenārija arī paliek tomēr atvērtas līnijas kaut kādas. Jā, absolūti. Puika paliek dzīvs, jā. Jā. Un starp citu. Jā, viņš pieaugs. Viņš pieaugs. Kādas viņam tur tās dieninieki varbūt vendēta kaut kādu, vai kas ir jāveic. Tā, to mēs nezinām. Mēs te Oskaram jau sūtam sveicienu šobrīd. Es gribētu arī Sergejam sūtam sveicienu, vai ne, filmas producentam. Jādomā tālāk. Jādomā, tā kā materiāls ir. jā, tur var pamatīgi vīt, jā, un skulta arī var dienēties tālāk. Jā, viņš jau tur ir padienējies, mēs neatklājam, kā viņš tur ir aizdienējies. Jā, cik tālu pagaidām. Jā, nokļuvis. Bet runājot varbūt arī par tevi pašu, arī tajā, ko tu stāsti, es saklausu, ka tev arī paralēli ir ārkārtīgi daudz vēl citas intereses, ko tu dzīvē. Tu minēji, ka tu esi spēlējis futbolu, nāc no Jūrmalas puses. Kas ir tas, kā tu ikdienā, piemēram, apbalvo sevi, jeb kas ir tas, kas tev dod varbūt spēku arī ikdienā. Par to arī mēs podkāstā parasti cilvēkiem runājam, lai saprastu, kā varbūt var arī citiem cilvēkiem izstāstīt, kā mēs tiekam pāri varbūt tādiem grūtākiem periodiem, kas, protams, kā katram mums dzīvē ir. Pirms maz bērnu ienākšanas manā dzīvē, kad bija vairāk laika, tad es vairāk strādāju ar sevi un daudz meditēju un nodarbojos ar kaut kādu introspekciju un tādā veidā guvu spēku, ja? Izkāpjot no darīšanas stāvokļa, no kura mēs esam patoloģiski, kurā mēs esam, un vienalga, vai tā ir darīšana fiziski vai darīšana mentāli, galvā savā visu laiku, skrienot uz priekšu, tad no tā izkāpjot, es ticu, ka un vienkārši esot mirkli, vienalga vai acīm vaļā vai ciet, jebkur klusumā vai kaut kādās jaukās skaņās. Es ticu, ka tas pats par sevi jau ir dziedinošs process, kas ļoti daudz var palīdzēt. Tu vari to sev disciplinēti ieviest tajā, rutinēti savā ikdienā panākt, lai tev ir tie mirkļi, lai tev ir tā daļa. Jo skaidrs, ka, lai tas būtu, tā jau laikam ir tāda disciplīna, pie kā ir jāpiestrādā. Vai tev tas nāk organiski, vai kā tur to tiec galā? Ir tā, ka vai tu to dari daudz maz disciplinēti, vai arī dzīve tev vienkārši vienā mirklī piespiež to darīt, vai ne? Ka tu esi kaut ko ilgi atlicis, un tad tev tā vajadzība ir tik degoša, ka tu meklē, ja? Pēc kaut kā tikt galā vispār ar dzīvi. Bet tagad ir grūtāk. Tagad ir grūtāk un ar visu, ar darbiem un ar ģimenes dzīvi. Un mazs bērns mājās, tas meditēt daudz grūtāk. Jā, mazo. Vecumā, kur mazs bērns grib pateikt, kurš mājās vispār ir galvenais. jā. Vai ne? Tā kā tās robežu pārbaudas arī tur, vai ne? Jā, tieši tā. Un tāpēc tas laiks sev ir gaužām mazs. Un ja vēl patīk no rītiem pagulēt vai kaut ko tam līdzīgi, tad ir baigi grūti atrast. Jā. Tu varbūt arī kaut ko sporto ikdienā, droši vien arī varbūt filmai vajadzēja apgūt kaut kādus skriešanas pamatus. jā. Kaut kādās ainās tur šķiet, ka tu tur gan ātri tā uzskrēji. Tur. Jā. Tas nebija tev dublieris tur.
Nē, tas bija foršs šainis. Īstenībā tas bija tiešām foršs šainis, kur mēs fiziski dabūjām kaut ko paskriet un lekt no lieliem augstumiem un rāpties augšā. Un tur nebija ne dublieri, ne arī baigās Uber drošības. Kaut kāda drošība bija, bet tik un tā tur visādi varēja notikt. Un tas bija foršs šainis. Filmai gatavojoties, vairāk sanāca, mums bija kaut kāda choreogrāfija tām fiziskajām ainām, pirms tam, kur mēs trenējamies, tur uz tamījus paklājiem, tur cīņas un tā tālāk. Bet pašaudīties ar Makārovu ieroci, tas bija interesanti un vērtīgi. Un vēl trāpījās tāda instruktora, kas 90. bijusi akadēmijā, pasniedzēja, kas stāstīja, tad, kā tajā laikā viņa mācīja aptuveni un kā tur skrienot šaut un tā. Un tas bija interesanti. Tā tieši šaušanas varbūt ar Makārovu apgūšana. Jā, ikdienā arī tik, cik sanāk laiks, ļoti patīk basketbolu spēlēt. Jā, arī šodien ar filmas komandu mēģināsim novākties uzspēlēt. Jā, tas ir tāds sportiskais prieciņš. Jā. Tas sapratu, formulu skaties arī, jā? Jā, kāds zini? Zinu, man arī ir kanāli tāpat. Jā, ka arī tu esi tāds, kā tam. Wow, jā, te ir tas Nardwar parādās. Jā, ir kaut kas, par ko tu esi, par Ferrari komandu, kas noprot, jā. Wow, ar ko tu esi runājis? Kā tu jūties pēc vakardienas? Jā. Kā ir? Tieši uzreiz, ne? Zem jostas. Bet, redzēsim, es nezinu, kad šis nāks ārā, bet ir palikusi vēl viena sacīkste. Jā, tad ir redzēs. Un ļoti interesanti, ka viņi 3 braucēji iet ar līdzvērtīgām daudzums iespējām uzvarēt. Forši, ka tā noslēdzās sezonas sākumā bija pilnīgi cita situācija. Tagad viss ir pamainījies. Jā, bet pastāst, kam tu seko līdzi un kas ir tavs? Man patīk Verstapens. Jā? Jā. Kas tieši tev viņā patīk? Jā, tu neesi pirmais, kas man jautāja, saka, viņš ir diezgan negants vispār. Jā, viņš tāds kaut kam esot tur atņēma. Liekas. Jā, bet viņš ļoti darbspējīgs. Labi. Tik tu viņu pazīst. Cik es viņu tās iepazinusi. Nē, bet man īstenībā ļoti arī patīk skatīties, tāpēc es arī tiešām izbaudu. Cik sen skatīties? Drive to Survive? Zini kā, mans ar citu ēteru partneris Ģirds Timrots ir komentētājs. Jā. Tur nav variantu. Zini kā, kaut kā sarunas uzturēšanai cieņas ir jāpaskatās, jā, bet tā kā es mēdzu paskatīties, jā. Tad, kad nav pavisam traki tie laiki, te bija pāris nedēļas naktī tur. Jā, vai no rīta 6. Jā, tad es pat biju uzlikus modinātāju, man jāatzīstās. Jā, nopietni? Agro, jā. Wow, tu esi dedicated ritīgi. Jo es nepiecēlos. Bet jautājums par to, vai es neatspiedu. Nē, bet es noskatījos. Bet ar kaut kā 20 minūšu man šķiet to. Highlights beigās? Nē. Apbalvošana. Jā. Starp citu bija arī tās, man arī patīk paskatīties. Jā, srinčīgi. Un arī katrā tajā lokācijā citādāk, kā tur Lasvegasā. Jā, bet tu gribētu braukt, piemēram, pie formulas. Kurš negribētu? Kurš Džeks negribētu? Kurš negribētu? Tev patīk ātrums. Jā, ļoti. Tas ir arī tāda lieta, kas ir man patiesībā asinīs, asinsritē benzīns ir asins vietā. Jā, ritīgi daudz tas man... Domāju, ka viens no trakākajiem vārdiem, ko var teikt par vīriešiem, kuriem asinsritē ir benzīns, ir benzīna galvas. Jā, jo tas ir kā bišķi ūdens galva. Tas ir šausmīgs vārds. Bet es viņu kaut kad pēdējā laikā dzirdu vairākas reizes. Tas ir latviskots petrolhead. Angliski izklausās bišķi labāk. Drusīt, cienījamāk. Jā. Bet tev patīk mašīnas, es saprotu arī, jā? Jā, man jau no bērnības. Man vecais tēvs ņēma klēpī un ar savu bēmbi ļaus turēt. Es tieši gribēju, ļauj man uzminēt, kāda mašīna tev ir. Es teiktu, ka tev arī tagad ir bēmbis. Viens ir, jā. Ziemai tāds, ar ko ziemā pa trasītēm gonkot. Tāds, jā. Un tad jau tev patīk adrenalīns sanāk. Jā, bet tieši tajā autosportā.
Mums ar draugiem ir arī kartinga tāds tā kā seriāls, kur mēs braukājam pa Baltijas trasēm un arī īrs kartingiem gonkojam. Un mums ir pāris džeki, kas tur ir diezgan labi braucēji, ar kuriem ir forši sacensties un sevi kaut kā pret viņiem nostādīt. Viņi pat ir tādi džeki, kas ir profesionāli autosportā braukuši un formulas testējuši un tā. Un tas ir inčīgi tur piedalīties. Jo tas ir tāds demokrātiskākais veids, kā dabūt, kā uz sekundes simtdaļu sajusties kā Hamiltonam. Hamiltons man patīk, viņš ir labs. Jā, viņš ir ļoti foršs. Viņš ir foršs. Un Verstapens ir cūka, tāpēc, ka viņš 21. gadā viņam atņēma nelaitīgi to titulu, vai ne? Vai ne? Jā. Bet labi. Par to. Izgriežam labi to daļu, kur es saku. Jā. No tā mūsu saruna gāja strauji uz leju, uz dienvidiem. Nē, nu labi. Nē, joks, viss kārtībā. Bet man tiešām, man starp citu arī vispār patīk Hamiltons ļoti. Jo man arī, mēs tagad jau aizējam tādās nianšu sarunās. Šis beigās ir Formulas podcasts. Kā sauc to filmu ar Bredu Pittu? Tu 100% redzēji. F1. Tā arī sauc. Man jau karsti kļūst sūkšanos to džemperu tulītāt. Bet šajā filmā man ļoti patika arī tas, ka līdzproducents bija Hamiltons. Jā. Un tā bija īstenībā ļoti forša filma. Jā. Un man patika, jā. Un tas, ka es pēc tam arī runāju ar savu kolēģi Ģirtu Timrotu, un es viņam saku, ritīgi forši, ka tur Hamiltons ir pielicis roku. Un tad arī Ģirts teica, ka viņa prāt Hamiltons ir pielicis roku vairākās būtiskās niansēs, kas bija tieši tajā filmas sižetiskajā līnijā parādījās. Tostarp arī sievietes loma F1. Tur, kur sievietes tehniķis īstenībā izvirzījās. Un viņš teica, ka tas esot tas Hamiltona pirksts. Un tāpēc Hamiltons ir labs. Jā. Tagad es varbūt bišķiņ tā saruna paceļās uz Jā. Nu jā. Jo tas ir nenormāli krūti, ka viņš ir kaut kas vairāk par tikai braucēju. Ka viņš ir vairāk par šo te adrenalīna un benzīna džankiju, ka viņam ir svarīgi cilvēktiesības, līdzvērtība un kaut kādas sociālās tomēr vērtības, un tas ir cool. Tāpēc es viņam daudz vairāk dodu nekā Verstapenam, kurš tur tā iedomīgi tur atbild ar 2 vārdiem uz visiem jautājumiem. Un izskatās, Oskars arī citreiz tā atbild iedomīgi ar 2 vārdiem un nesmaidot. Viņš vispār maz atbild publiski. Par kurš Oskars? Piastri. Piastri? Jā. Labi, viņš vēl jauns ir. Un jā, nē, viņš ir cool. Viņš ir Formulas podcasts. Jā, man patīk Oskars, jo es īstenībā ceru, ka viņš dabūs kaut kā negaidīt pēkšņi, bet viņš būs tas, kas to titulu dabūs. Tas būtu ļoti foršs tāds pavērsiens. Tas būtu interesants pavērsiens. Jā. Bet jau pēc sezonas sākumā šis tiešām ir Formulas podcasts. Tiem, kuriem vairs neinteresē jūs. Sezonas sākumā. Jūs skatāties Formulu arī? Jā, skatāties, redz, skatās. Atceries, ka viņš iebrauc tajā zālītē. Un es nezinu, vai tu redzēji to posmu, es vairs neatceros, kur tas bija, bet tas bija pats sezonas sākums. Viņš izbrauca ārā no trases, iebrauca zālītē, un tur tik ilgi, piedodiet par tādu barbarismu čakarējās tajā zālītē, ka šķiet, ka viņš netiks ārā, bet viņš iztika ar tām formulas riepām. Un tas bija labi. Tas man viņā patika. Jā. Tas šī viena epizode. Tā apņēmība, jā? Tā apņēmība, ka viņš varēja kāpt ārā no tās mašīnas un iet prom, jo pēc būtības. Strolls tā darīja. Jā, tikt ārā. Turienes ir gandrīz nereāli, ņemot vērā tās mašīnas, tīri tehniskās īpašības. Jā, tur tā lieta. Jo tu jau teiksim, ar kartingu, ka tu tā sanāk, tu viņu iešvunkā un viņš kaut kā iztiek ārā, vai tu izkāp un izvelc, bet formulā, tu nezini. Tu nevar iešvunkāt tā. Nē, varbūt, ka var. bet diez vai viņš tur tā sasprādzēt, viņš tikai ar galvu ar galvu var pašvunkāt. Jā. Nē, man arī patika tikko sacīkstēja tas viņa, kā viņš apzina. Un ko viņš apzina Antonelli laikam. Tā bolzī, tā jaudīgi. Norris.
Nē, Noris neapzina. Norisam arī bija. Nu, es nostājos sacīks līdz 35. aplim, pēc tam nevarēju skatīties. Bet jā, Norisam arī vajadzēja tāpat apdzīt Antonelli. Viņš ir līdzīgā situācijā, bija, un viņš to nevarēja izdarīt. Un tāpēc man likās krūti, ka Oskaru atalgotu par to viņa drosmi vai to jaunības kaut kādu maksimālismu vai to ledu viņa asinīs. Bet, jā, un par to, ka pēdējie posmi viņam arī tādi grūtāki ir bijuši īstenībā. Kas ir emocionāli ļoti grūti, ja tev ir bijis tāds spožs, principā tāds posms, tad pēc tam tikt ārā no tās bedres ir ļoti, ļoti grūti, ka tu visu laiku tas spiediens. Nu, tur jā, tā kā krūti ir redzēt un domāt līdz, kā viņš izdzīvo visu šo te procesu un spriedzi. Un tāpēc šī pēdējā sacīksts būs tas, kur izgaismosies pilnīgi viss, ja? Kuram tad ir šie pauti izdarīt kaut kādas lietas līdz galam, kuram nav, ja? Un cerams, ka būs jauns kāds pavērsiens Oskara formā, kas mainīs to F1 paradigmu. Kā tu domā, tev ikdienā vienmēr ir pietiekami tie pauti, ja? Jā, lai izdarītu, ko tu esi ieplānojis? Vienmēr jau vienmēr var gribēt lielāks pauds, vai ne? Bet, es nezinu. Filma tādā ziņā īstenībā kaut kā palīdzēja ar kaut kādām lietām, kur liekas, šreiz čist ir grūti vai nereāli, vai sevi baigi jālauž. Tad filma bija kaut kas tāds, kas palīdzēja šo te drosmi sevī uzķert un saskatīt. Darīt kaut kādas lietas. Pamazām jau tas mūsu podkāsts, šis sarunas cikls iet jau uz to nopuļošanās brīdi, bet es domāju, ka mēs abi vēl varam nestoties uz mūsu domstarpībām, tikko bijušajām vienoties, ka cilvēkiem ir jāiet uz kino un jāpieredz šī filma, kamēr to vēl rāda uz lielajiem ekrāniem. Noteikti, jā. Vai ne? Un es domāju, ka tā ir arī filma, kā to arī sacīja, vai ne, ka tevi, daudz ko tevī arī tas viss, tā būšana daļai no šīs filmas mainīja un tevi padarīja stiprāku. Un es domāju, ka tas arī ir iemesls, lai cilvēki dotos un paskatītos un paši sev arī paņemtu idejas, varbūt arī spēku, vēlmi nepalikt malā, būt drosmīgiem. Varbūt tu vēl vari arī cilvēkiem pateikt, kāpēc varbūt tagad ir ideāls laiks īstenībā, lai iet uz kino. Perfekts laiks, un plus vēl, cik grūti ikdienā ir nedalīt uzmanību kaut kam veltīt, vai ne? Jā. Un kino ir ļoti pateicīga vieta, kur to darīt, kur tu tiešām vari iegrimt tajā darbā, kur tu skaties, jo mājās dīvānā paralēli tur telefons iepīkstēsies vai kaķis vai kāds cits, un tu tā uzmanība pazūd, bet zin kā, man gribētos ticēt, ka šī filma ierauj sevī, ka tu sēdi, daudz ir teikuši, ka pirmkārt ļoti ātri paskrēja laiks, filma ir 2,5 stundas, bet paiet nemanot vienā elpas vilcienā, un daudz teikuši, ka viņi sēž uz tā krēsla malas visu laiku, ir baigās spriedzi. Mums cilvēki ir sūtījuši screenshots ar saviem sirds ritmu rādītājiem, ja? Un tur pulss uzlec brīžiem uz 130, ja? Vienkārši sēžot uz vietas, skatoties filmu, tā kā cilvēkiem tas pārdzīvojums ir kā iet pasportot. Tā kā, var arī pasportot. Jā, tieši tā filmā var pasportot, sirdi patrenēt. Jā. Tā kā noteikti ejiet uz kino un izbaudiet to filmu uz lielā ekrāna, jo arī mēs pirms pāris gadiem nemaz nevarējām to darīt. Un arī vispār industrijai šis ir ļoti labi, ka cilvēki iet ārā un to filmu redz kino, nevis mājās. Un ka mēs atgriežamies pie tā vecā un man šķiet pareizā kino baudīšanas veida, kas ir uz lielā ekrāna. Tur ir ļoti daudz to būtisko lietu, kāpēc ir jāiet. Arī mēs tā parādām, ka mums ir svarīga Latvijas kino industrija. Latvijas kino cilvēki, kas dara lielas lietas, kā mēs paši to redzam. Starp citu, tu minēji, ka tev sūtītos screenshots ar sirds. Es sev piefiksēju vienā brīdī, ka, kā es sēdēju filmā, kaut kā šādi. Pagriezos un domāju, ka Dievs blakus sēž cilvēku un redz, ka es sēžu tādā lūdzēju pozā, lai kaut kas nenotiek ar varoņiem, principā. Tas arī manī tas stress un tā ticība tam, kas notiek filmā, bija tik augsta, ka es arī nevarēju abstrahēties, ka tā ir kaut kā tikai filma. Un man šķiet, ka arī cilvēkiem, kas
Es teiktu, ka jebkuram ir vērts doties uz šo filmu. Pavisam mazi bērni, lai paaugās varbūt drusku, bet vēlāk arī viņi noteikti var šo filmu skatīties un vajag skatīties. Un tas ir tas pats arī, par ko mēs varbūt nedaudz podkāstu sākumā runājām, ka tas ir veids arī, kā mēs varam novērtēt un saprast īstenībā, kas vispār ir noticis ar Latviju pēdējo 10 gažu laikā. Kā mēs esam izgājuši. Mēs mēdzam skatīties, piemēram, Dvēseļu puteni. Vai, piemēram, arī TTT leģendas dzimšana, tīklā filma, arī tur ir vēl cits laiks. Un tad mēs nonākam šeit, kur atkal ir kaut kādā mērā tādas ciešanas un pārdzīvojums, bet mēs varam saprast un novērtēt to, kas mums ir tagad, un cīnīties un, būt, un turēt mūsu valsti tādā godīgumā turpmāk. Tieši tā, par to, vai ne? Jo šobrīd ir ļoti bīstams laiks, kad mums tā cīņa ir jāuzvar. Tallinas filmu festivālā Baltijas kategorijā, ja nemaldos, labākā režisora balvu saņēma viena lietuviešu filmu, un režisors iznāca, viņš pateica tā diezgan cieti. Fuck Putin, fuck fascism, fuck populism, we are fighting for our national freedom still. Viņiem tur ir vēl problēmas ar kultūras ministriju un finansējumu laikam kultūrai un kultūras atbalstu un tā tālāk, un tad viņš to vēl pieminēja, bet tik un tā akcentējot to, ka šobrīd mums ir jāizstāv gan demokrātija, gan demokrātiskās vērtības kaut kādas vēl vairāk kā jebkad, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tā cīņa notiek ēnās, un mums ir jāatcerās un jāatgādina, kas ir īsts un patiess, un jāizgaismo. Tas viss nepatiesais. Tā ir, jo mēs esam tik stipri kā valsts, kā tauta, cik mēs esam stipri iekšēnē šeit, cik mēs esam šeit spēcīgi un varoši. Tā kā tas ir droši vien jāatcerās. Un arī cik mēs esam laipni un iecietīgi cits pret citu, arī savā ikdienā starp citu. Jā, jo vēl var just to šķelšanās laiku, kad visādos veidos mūs šķeļ, un milzīgs šķelšanās, protams, rietumos, kur demokrāti republikāņiem vispār vairs nerunā un cīnās viens pret otru un tā tālāk, un arī šeit mēs kaut kādā ziņā to šķelšanos varbūt varam sajust, un tas arī to otru pusi mēģināt saprast, kāpēc viņš tā var domāt vai atbalstīt kādu, un kādā varbūt viņš ir dzīves situācijā, un kā man viņu runāt, bet tik un tā runāt, saglabāt to runāšanu, nevis abstrahēties. Protams, ir, tā kā blakus notiek karš, un kara apstākļos varbūt citi mēri jāpieņem. Ja kāds ar tevīm vēl kara laukā par kaut ko diskutē, tev nav laika diskutēt, tev viņš ir vai jāpavalk aiz rokas, jāizglāb, vai arī, jārestē. Bet, tik un tā, ir tā cilvēcība visos apstākļos jāsaglabā, jā. Un es domāju, ka var arī kaut ko paņemt līdzi no tava varoņa romāna pusēm savā ikdienā. Padomāt, tieši tā, tas morāls kompass iekšējais, cik ļoti mēs sekojam viņam, kā mēs varbūt romāna kurpēs būtu uzvedušies un justos. Tas arī ir kaut kas, kas īstenībā bija centrālā tāda prizma, ap kuru viss grozās, un kas arī bija vispār impulss, no kura auga šis stāsts. Tā ir režisora sajūta, kur viņš pats bija piefiksējis ikdienā par šo te morāls kompasu, kas var paļodzīties atkarībā no situācijas. Un viņš to attīstīja, iemetot, izdomājot, ka būs varonis, kas arī ar to pašu tā kā sadzīvo šo sajūtu un iemetot viņu vissmagākajos apstākļos, kādi varbūt vietējā kontekstā var būt, kas ir krimināla policija 90. gadu vidū, un tur pārbaudot šo te. Un tāpēc šī filma var likt šo sajūtu izdzīvot tādā turbo režīmā. Paldies tev liels! Lai tev ikdienā nav tas turbo režīms, lai ir tāds mierīgāks, bet reizē arī tiešām, lai tu vari izbaudīt visu to, kas notiek ar tevi un ar filmu, lai fantastiski jums klājas ceļojumos, kuros jūs dosieties. Dosieties pat pie 50 Cent sanāk jau uz Ņujorku. Jā, varbūt. Jāuzrakst viņam varbūt. Varbūt, jā. Līdzīgas pieredzes kā nekā bijušas. Paldies tev liels. Tad tiešām liels prieks ar tevi parunāties un iepazīt vēl arī
tevi ne tikai kā romānu, bet arī kā raiti. Jā, paldies tev. Paldies. Milzīgs tev paldies. Paldies tev! Podkāstu draugi Spilva, Madara Kosmetikas,